Man ir nērti jūs pārtraukt. Tātad tu tiešām domā, ka tev droši vien vienalga par biļeti? Bet, diemžēl, mums šodien ir palikusi pusotra stunda. Es vēlētos pastāstīt kaut ko no tā, kas šeit ir. Atvērsim 25. lapusi. Un pat ne 25. 21. 21. lapusē mums ir 4. sadaļa. Tas ir radošas personības raksturojums. 3. sadaļa – tas ir laika uzskaites tabula. 5. sadaļa – tā ir radošas personības dzīves stratēģija. 3 ļoti svarīgas, būtiski svarīgas sadaļas. Kāpēc sākam ar 4? Man rokās ir raksta labojums, kas vēl nav publicēts. Žurnālā tas tikai tiek drukāts, un man to atsūtīja, lai es apskatītu un izlabotu tās kļūdas, kuras pamanīšu. Lūk, tieši šeit, manuprāt. Šeit ir nedaudz izplūdes. Jā. Raksts saucas tests profesionalitātei. Rakstā es stāstu par to, kādas prasības un kādas problēmas rodas, pieņemot darbā profesionāļus konsultāciju firmās. Un galu galā tas viss beidzas ar šādu secinājumu. Profesionālim jāpiemīt noteiktām īpašībām. Kādām tieši? Kā jūs varat pārbaudīt savu profesionalitāti? Un tiek piedāvātas vairākas jautājumu grupas. Jūs visu to šeit atradīsiet, bet tagad es vienkārši nolasīšu katru grupu, un mēs to īsi apspriedīsim. Pirmā grupa. Kāds ir jūsu mērķis? Tur runa ir par cienījama mērķa esamību. Uz cik dienām, mēnešiem, gadiem uz priekšu tas ir paredzēts? Ja mērķu ir vairāki, kā tie ir savstarpēji saistīti, ar ko atšķiras jūsu mērķis, jūsu personīgais mērķis un jūsu biznesa mērķis? Lūk, pirmā jautājuma grupa. Vienkārši šeit tā nedaudz atšķiras no tā, kas ir tur. Šeit ir vispārīgi visiem. Jums iespējams svarīgāk ir tas, kas ir uzrakstīts šeit. Ja cilvēkam nav skaidri formulētas mērķu sistēmas, ne tikai atsevišķi mērķi, bet sistēmiski mērķi, ar viņu ir ļoti grūti strādāt. Piemēram, viņam precīzi jāzina, kas viņam jādara tuvākajā laikā, tuvāko 5 dienu laikā, tuvāko 10 dienu laikā, tuvāko pusotra mēneša laikā, tuvāko 10 gadu laikā. Vai saprotat, par ko es runāju? Ja mēs to pareizi formulējam, ja mums tas ir, tad viss pārējais ir iespējams. Ja tā nav, atgriežamies pie pirmā punkta un sākam veidot savu mērķi. Katram cilvēkam, kurš sevi uzskata vismaz par nedaudz radošu, ir jāformulē sev nepārprotams, skaidrs un tālsniedzošs mērķis. Vēlams, lai mērķis būtu tāds, ka tā pilnīgai īstenošanai ar vienu dzīvi nepietiktu, jo citādi var rasties bēdīga situācija, kad visi mērķi ir sasniegti, bet tu vēl dzīvo. Ak, cik garlaicīgi! Vai tad nevar uzstādīt jaunu mērķi? Te jau tika teikts, mērķim ir jāattīstās. Un šeit arī tika teikts, mērķim jābūt sistēmiskam.
Tas nozīmē, ka tā ir mērķu koksne, tiem jāaug, tiem jāpapildina vienam otru. Tas mērķis, kas bija pirms 10 gadiem, iespējams joprojām pastāv, bet tas ir radījis vairākus jaunus mērķus, kas paši sevi uztur. Mērķu sistēmai ir jāattīstās. Šī ir pirmā pozīcija. Otrā pozīcija. Kā tiek plānota katra mērķa izpilde? Atkal skatāmies, jums tas viss ir. Cik reāli ir plāni, cik tie ir detalizēti un nodrošināti. Tātad mērķis ir viens. Vēlmes kaut ko darīt var būt ļoti daudz, bet pēc vēlmes nāk plānošanas brīdis. Ja jums ir mērķis nākamajiem 10 gadiem, tad jums jāzina, ko jūs darīsiet šī mērķa labā rīt, parīt, pēc mēneša, pēc gada. Plānošana ietver vismaz atbildību pret sevi. Par to nedaudz vēlāk. Tātad plānu kopums nav tas pats, kas mērķu kopums. Vai tas ir saprotams? Ļoti bieži šīs lietas tiek sajauktas. Kā esmu pamanījis, un ne tikai es to esmu pamanījis. Treškārt. Cik labi jūs pārvaldāt tehnoloģiju, uzdevumu risināšanas tehnoloģiju, kas rodas īstenojot jūsu plānus? Lai jūs varētu izpildīt savus plānus, jums ir jāatrisina kādas problēmas, kādi uzdevumi. Lai jūs šos uzdevumus labi atrisinātu, jums ir jābūt šo uzdevumu risināšanas tehnoloģijai. Cik labi jūs pārvaldāt šo tehnoloģiju? Un tālāk tāds mazs jautājums. Ar kādām tehnoloģijām jūs esat pazīstams, vai vismaz mazliet par tām zināt? Tā tas ir senči. 4. punkts. Vai jums ir pietiekama darba spēja? Un iekavās, lai gan šīs iekavas ir nosacītas. Darba spēja ne vispār, bet tieši tāda, kas nepieciešama jūsu izvirzīto plānu izpildē. Tas ir ļoti svarīgi. Nevienu neinteresē, ka jūs strādājat visu diennakti. Iespējams, jūs strādājat pavisam ne pie tā, kas nepieciešams ne tikai jūsu biznesam, bet arī jums pašam. Ja jūs sev esat izvirzījis kādu mērķi, ja esat saplānojis kādas darbības, tad jūsu darba spējai jāizpaužas tieši tajā, ko darāt šo plānu īstenošanai, tieši šo plānu. Piektais punkts ir ļoti svarīgs. Vai jūs labi izturat triecienus? Vai jums tas labi izdodas? Vai jūs labi spējat pretoties tiem ārējiem, bet dažkārt arī iekšējiem šķēršļiem, kas rodas ceļā, jūsu ceļā uz izvirzīto mērķi? Ir daudz šķēršļu, sāk līt lietus. Es negribu iet uz darbu. Alga ir maza, es negribu vairs iet uz darbu. Lūk, mīļotā sieviete vai mīļotais vīrietis ir uzvedies nepareizi. Ak, mans Dievs, atkal nestrādāšu. Es, protams, ironizēju, bet tādas situācijas rodas regulāri. Lūk, priekšnieks nesaprot, ko jūs vēlaties no darba. Lūk. Vai arī jūs nesaprotat, ko viņš vēlas? Tā arī gadās. Kurš ir vainīgs? Dievs vien zina. Tas viss ir tie ārējie ietekmētāji, kas pastāvīgi izsit no sliedēm, tie ārējie faktori, kas ļoti traucē jums dzīvot. Kā jūs ar tiem tiekat galā? Kādas tehnoloģijas vai metodas šādu ietekmi pārvarēšanai jūs zināt? Vai jūs vispār ar tām esat pazīstami? Un visbeidzot, 6. Vai jums izdodas katru dienu, principā, gūt rezultātu virzībā uz savu mērķi? Lai šis rezultātiņš būtu pavisam minimāls,
bet jums tas ir jāieplāno katrai dienai un katru dienu sev jāuzraksta neliels atskaites pārskats. Es gribēju to izdarīt. Tas izdevās, tas neizdevās. Kāpēc tas izdevās sliktāk vai labāk? Tāpēc tā. Iknedēļas atskaite ir obligāta. Attiecīgi, ja ir iknedēļas rakstiska atskaita, ir viegli sagatavot ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaites. Lūk. Tā dzīvē ir sanācis, ka mēs šādas atskaites regulāri veicam savā uzņēmumā jau kopš uzņēmuma dibināšanas brīža. Jau 70. gados. Daži mūsu darbinieki tās veic agrāk, daži vēlāk, bet jebkurā gadījumā šī situācija ir stabila. Ja nav atskaites pašam sev, nav arī sapratnes par to, kas īsti ir izdarīts. Mēs nepiedāvājam šīs atskaites izlikt uz ielas. Mēs nepiedāvājam tās rādīt savai vadībai, piemēram, man vai vēl kādam citam. Šis ir jūsu ziņojums jūsu priekšā. Jo pats stingrākais jūsu tiesnesis patiesībā esat jūs paši. Lūk. Kas gan cits var vairāk pavēlēt cilvēkam? Un kurš cilvēks var sev nodarīt vairāk pāri? Un kurš var sevi visvairāk uzslavēt? Tikai pats. Lūk, šādas 6 īpašības. Šādi 6 rakstura kvalitātes ir jābūt katram cilvēkam, kurš sevi uzskata par radošu personību. Kādi ir komentāri vai jautājumi par šiem 6 punktiem? Vēlāk jūs izlasīsiet, kas tur vēl ir rakstīts, tur ir vēl daži nianses. Pēc tam jūs izlasīsiet literatūrā to, kas par šo tēmu ir pieejams. Tagad vismaz no tā, ko jūs dzirdējāt. Vai viss ir saprotams? Vai ir skaidrs, ka visas šīs īpašības ir jābūt kopā, ka tās savstarpēji sasaistās, ka tās veido noteiktu sistēmu, un bez šādas sistēmas tās nav vajadzīgas? Jo, ja nav mērķa, bet ir vēlme izturēt triecienu, tad cilvēks pārvēršas par kaut ko ļoti stulbu un ļaunu. Viņš tikai iztur triecienu, bet kāpēc? Kāda jēga tam visam? Lūk. Un no otras puses, ja ir lielisks plāns, bet tu nevari izturēt triecienu, viss ir labi saplānots, bet sāk līt lietus un viss sabojājas. Lūk, un tu saki, sāka līt lietus, tā tas šodien ir. Lūk, tas ir skaidrs. Ir jābūt šai sistēmai. Un šajā sistēmā ir jābūt visam nepieciešamajam. Tagad solis atpakaļ. No 4. daļas uz 3. daļu. Lai visu labi saplānotu un sasniegtu minimālo rezultātu, jums ir jāsaprot, cik daudz laika jums tam ir un kā jūs ar šo laiku varat rīkoties. Es neiedziļināšos detaļās. Paskatieties, kas šeit ir. Apskatiet Daniela Granina grāmatu. Visu pārējo skatīsimies atsevišķi. Visi, kas piedalīsies, saņems īsu izziņu par to, kā veidot laika uzskaites tabulu. Lūk, ja kaut kas nebūs skaidrs, jautāsiet. Vienīgais lūgums. Pamēģiniet kādu laika periodu sevi kontrolēt. Vienkārši dienas laikā, piemēram, nākamajā nedēļā paskatieties, kam jūs tērējat laiku un kur tas aiziet. Nestāstiet to nevienam, nerādiet nevienam, kas jums sanācis. Lūk, es zinu no savas pieredzes. Sākumā tas ir ļoti nepatīkami. Pēc tam paliek vieglāk. Tad sākas kaut kāda minimāla organizētība. Pēc tam sāk iepatikties. No kāda brīža vairs nerodas nepieciešamība pēc. To visu vienkāršošu. Laika uzskaite ir ļoti svarīgs instruments TRIS speciālistam. Laika uzskaite ir ļoti svarīgs instruments jebkuram cilvēkam, kurš strādā profesionāli. Ir veseli kursi, kas nodarbojas tikai ar to, ka trenē cilvēku, kā organizēt savu laiku. Es neatņemšu viņiem maizi. Vienkārši mēs sakām, ka ar to nodarbojamies pastāvīgi.
No katra sava darbinieka un studenta mēs prasām pastāvīgu darbu pie sava laika uzskaites un plānošanas. Nu, tagad turpinām tālāk. 5. punkts. Tas, par kuru es gribēju jums pastāstīt. Piektais punkts. Tā ir radošas personības dzīves stratēģija. Uz ko tad balstās visa šī dzīves stratēģija? Tā balstās uz ļoti vienkāršu situāciju. Katrs cilvēks ar dzīvi spēlē kaut kādu dīvainu spēli. Viņš kaut ko vēlas. Bet ārējie apstākļi, tas, kas ir apkārt viņam, spēr kādus soļus pretī viņam. Dažreiz šie soļi palīdz, bet reti. Biežāk tie traucē. Kāpēc tā notiek? Ne jau tāpēc, ka ārējā vide cenšas jūs apspiest un padarīt jūs sliktākus, parādīt, cik jūs esat slikti. Visbiežāk tas notiek pavisam citu iemeslu dēļ. Vienkārši tāpēc, ka apkārtējai videi jūs patiesībā esat vienaldzīgi. Jūs esat vienaldzīgi lietum, kas līst, jūs esat vienaldzīgi vējam, kas pūš. Jūs esat vienaldzīgi tām mašīnām, kas brauc pa ielu, kamēr jūs mēģināt to šķērsot. Un vēl daudziem apstākļiem. Ja jūsu uzņēmums darbojas, tad ir daudz uzņēmumu, kuru jūsu uzņēmumu neaiztiek, kamēr jūs neiejaucaties viņu biznesā, kamēr jūs neaizskariet viņu darbu. Pēc tam viņi cenšas jūs atstumt vienkārši tāpēc, ka jūs traucējat viņiem darboties tā, kā viņi ir pieraduši. Patiesībā viņi nestrādā pret jums, viņi darbojas paši par sevi. Ārējie apstākļi ir objektīvi. Ārējie apstākļi jūs nemīl un arī nemīl jūs. Tie pastāv paši par sevi, un tieši tāpēc tie jums traucē. Konkurenti. Tā jau ir cita situācija. Tā ir tad, kad izveidojas neliela konkurentu sistēma, parasti ļoti neliela. Konkurenti ir tie, kas jūs pazīst tieši. Uz kādas teritorijas jūs strādājat? Šie ir tie, ar kuriem jūs saskārāties operatīvajā zonā. Darbības zonā ir ļoti maz elementu. Mēs jau par to runājām. 2, maksimums 3, 5. 5, tas ir maksimums. Daudz konkurentu nevar būt. Ja jums šķiet, ka jums ir ļoti daudz konkurentu, paskatieties, varbūt kaut kur ir apvienība, varbūt ir kāda zona, kas to visu apvieno un koordinē. Un tie ir tikai pēdas, teiksim, viena konkurenta kājiņas taustekļi. Patiesībā, kā likums, konkurents ir viens, ienaidnieks vienmēr ir viens. Tā ir vispārēja stratēģijas likumsakarība. Ja tev šķiet, ka ienaidnieku ir daudz, spēr soli atpakaļ un padomā, paskaties, tur ir tikai viens. Ir labs darbs par Sundzi analīzi no 3 skatpunkta. Ļoti smieklīgi. Tā ir atsevišķa tēma. Jā. Cilvēka dzīve, radoša cilvēka dzīve, balstoties uz dzīves stratēģiju, sastāv no 4 posmiem. Vēlreiz, radoša cilvēka dzīve, balstoties uz dzīves stratēģiju, sastāv no 4 posmiem, gluži kā šaha partijā. Atklāšanas spēle, vidusspēle, beigu spēle. Pirms 100 gadiem patiesībā vidusspēles nebija, bija tikai debija un galotne. Tā tika skatīts spēles sākums un spēles beigas. Spēles vidusdaļa tika ieviesta daudz vēlāk, bet dzīves stratēģijā pastāv vēl 4. posms pēcgalotne. Tāda pārsteidzoša situācija, kad cilvēka fiziski vairs nav, bet viņa funkcijas joprojām tiek pildītas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tika izvirzīti tādi mērķi, tika izstrādāti tādi plāni, un tie bija tik labi nodrošināti, ka, neskatoties uz to, ka kāda cilvēka vairs nav jau kādu laiku,
Viss pārējais turpina aktīvi darboties. Vai tā var būt? Un kā vēl var? Katrs no jums var nosaukt vismaz entos piemērus šādai situācijai. Nevienmēr patīkams, dažkārt pārsteidzošas. Bet neskatoties uz to, tas tiešām var notikt. Katras radošas personības uzdevums ir panākt, lai jūs izietu cauri visiem posmiem. Un pat tad, kad pienāks tas amizantais brīdis, kad tas viss jums personīgi beigsies, lai viss turpinātos, ja jūs to mīlat. Ja tas, ar ko jūs nodarbojaties, jums ir interesants, ja tas, ar ko jūs nodarbojaties, jums ir svarīgs. Jo, kad cilvēks nodarbojas ar to, kas viņam ir interesants un svarīgs, viņam parasti ļoti gribas, lai tas nebeigtos pēkšņi kādu nejaušību dēļ. Jo cilvēka dzīve vai nedzīve principā ir diezgan nejauša lieta. Cik tas arī nebūtu aizvainojoši, cik tas arī nebūtu rūgti, tā tas ir. Daudzus gadus mēs ar manu sievu strādājām kopā. Teiksim, mēs nodzīvojām kopā 35 gadus. Viņa nomira pirms mēneša. Mēs plānojām savu darbu vēl 25 gadus uz priekšu. Es domāju, ka nezinu, cik man vēl atlicis dzīvot, bet jebkurā gadījumā tas, ko mēs esam ieplānojuši, mēs domājam, ka tiks paveikts, un varbūt izdosies vēl šo to ieplānot līdz tam, ko mēs paspēsim, ko izdarīs bez mums tie. Kas šodien ar mums strādā, tie, kas pievienosies mums nedaudz vēlāk, tie, kas sāks to visu kaut kādā veidā. Kad Genrichs Saveljevičs saskārās ar veselības problēmām, viņš pie šī jautājuma piegāja ļoti nopietni. Viņš sadalīja pienākumus starp dažiem saviem jaunajiem kolēģiem un principā pateica, kas katram būtu jādara, ja nu pēkšņi kas notiktu. Par laimi, viņš nodzīvoja vēl vairākus gadus, bet paspēja visu izdarīt pats. Taču principā tagad to, ko viņš darīja, turpina citi cilvēki citos apstākļos, citā vietā. Un es patiesi ceru, ka tas, kas tika izdarīts, kas tika plānots un izstrādāts pirms kādiem 25, 30 gadiem, turpināsies arī pēc 50 gadiem, varbūt vēl pēc kāda laika. Protams, kaut kas mainīsies, protams, kaut kas izskatīsies citādi. Bet vispārējais virziens, vispārējā ideoloģija šī vārda vislabākajā nozīmē, tai būtu jāsaglabājas, es domāju, zinātnisko ideoloģiju. Es vienmēr, kad runāju par ideoloģiju, runāju par zinātnes ideoloģiju, nevis, teiksim, par politisko vai kādu citu ideoloģiju. Tas mani interesē daudz mazāk. Ja mēs aprobežotos tikai ar to, ko es pateicu, principā jau ar to pietiktu, lai sāktu saprast. Bet katra dzīves stratēģijas daļa ir ārkārtīgi detalizēta. Kāpēc es saku ārkārtīgi? Tāpēc, ka pirmkārt tur ir aprakstītas galvenās pretrunas, kas rodas katrā posmā. Debijā atveram skatāmies. Debijā katrs cilvēks pirmkārt izvēlas mērķi. Par to es jau 2 dienas šeit dzirdu diskusijas. Mērķa izvēle. Kā izvēlēties pareizo mērķi? Kas tam ir nepieciešams? Vai ne tā? Vai bija tādas diskusijas? Lūk. Kā pasargāt sevi no nepareizas izvēles? Kā nodrošināt brīvu sava mērķa izvēli, kad no ārpuses tev uzspiež pavisam citus mērķus? Lai visu šo uzrakstītu Padomju Savienībā, bija nepieciešama zināma drosme. Bet cilvēkam, kurš jau bija izsijāts politisku apsvērumu dēļ, droši vien vajadzēja dubultu drosmi. Lūk, Heinricham Solsijai tas izdevās. Un otrā daļa, otrā nopietnā pretruna, tas ir laika izvēle. Ļoti svarīgi ir iemācīties pareizi sadalīt savu laiku, savus spēkus, zināt, ko tu vari paveikt. Tāpēc mēs šo mācību grāmatu sākām tieši ar to, kā tiek izvēlēts mērķis, kā tiek sadalīts laiks. Informācijas fonds un laika sadalījums. Laika sadalījums. Informācijas fonds.
Bez tā viss pārējais ir bezjēdzīgs. Ja to neiemācās darīt, viss pārējais neizdosies, nekad neizdosies. Par to negribu runāt. Redz, cik tas ir kaitīgi. Spēles vidus, tas ir, kad sākuma posms jau ir aiz muguras, kad mērķis ir izvēlēts, kad jau ir sajūta par laika patēriņu. Sākas komandas veidošana, lai īstenotu tieši un precīzi jūsu izvirzīto mērķi. Ļoti svarīgs punkts. Kādu laiku jūs varat strādāt patstāvīgi, kādu laiku varat būt lepni vienatnē. Parasti šis laiks jau brieduma vecumā ir ļoti īss. Jums vienmēr ir jāstrādā ar kādu kopā. Jums nākas piesaistīt kādu, lai jūs to izdarītu pareizi, jums ir jāiemācās veidot komandas. Nevis vienkārši kādu komandu vai nejaušu cilvēku grupu, kas tur sanāk izklīst, grib vai negrib. Tiem jābūt cilvēkiem, kuri daudzus gadus strādā pie viena labi izvirzīta mērķa. Ne tikai formulēts, bet arī izveidots no veselas mērķu grupas, nodrošināts ar plāniem un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Lūk, otrajā posmā jūs veidojat komandu. Trešajā posmā sākas ļoti sāpīgs brīdis. Ir daudz komandu, un jūsu komanda sāk dzīvot savu dzīvi. Jūsu darbiniekiem, jūsu kolēģiem parādās sava komanda. Tiem savukārt atkal ir sava komanda. Tur ir ļoti daudz jaunu ģēniju. Šiem jaunajiem ģēnijiem ir savas idejas. Viņiem šķiet, ka jūsu mērķi vairs nav tik labi mērķi. Varbūt iespējams ir kādi svarīgāki, nopietnāki mērķi. Šeit vienmēr ir ļoti sarežģīti. No vienas puses gribas saglabāt to, ko dari pats. Cilvēkam vienmēr šķiet, ka tas, ar ko viņš nodarbojas, ir pats svarīgākais, pats nopietnākais, pats nepieciešamākais. No otras puses ir jāsaprot, ka arī tu pats kādreiz biji tāds pats alkatīgs ar asiem zobiem. Arī pašam ļoti gribējās izdarīt kaut ko tādu, ko neviens cits nebija darījis. Lūk. Es stāstīju, ka avis savā laikā tika ļoti detalizēti izstrādāts līdz brīdim, kad tika novērsta fiziskā pretruna. Un pēc tam risinājums tālāk gāja tikai pa vienu ceļu. Un bija vispārējais uzstādījums, pēc aris principa iegūstam vienu risinājumu. No modeles viedokļu viss bija pareizi. No tehnisko risinājumu viedokļa, kā mēs to saprotam šodien, vairs nē. Lūk. Kad mēs sākām analizēt ARIZ 80, vēl nebija ARIZ 82, pēkšņi tas viss kļuva ļoti acīmredzams. Mēs sākām risināt uzdevumus un izrādījās, ka ar vienu risinājumu nepietiek. Vienmēr sanāk vairāk risinājumu. Vienmēr risinājumi sazarojas pēc fiziskās pretrunas novēršanas. Mēs savācām tādu statistiku, analizējām to visu un devāmies uz kārtējo semināru. Tas bija 82. gadā. Sākām ziņot par rezultātiem. Jūsu padavīgais kalps uzstājās ar ziņojumu. Lūk. Genrichs Saulovičs ļoti klusi un pieklājīgi pajautāja. Tātad jūs uzskatāt, ka pēc uzdevuma atrisināšanas ar ARIZ var būt vairāk risinājumu? Lūk. Es nesapratu situācijas saspringumu un priecīgi atbildēju. Jā, protams, redzat, taču es to visu tikko stāstīju. Lūk, zāle apkūs. Manā virzienā sāka lidot pildspalvu lauskas. Genrichs Saulovičs teica, vzjuh, viss, es apsēdos. Mēs ar viņu nerunājām 3 dienas. Lūk. Pēc tam viņš mani pasauca. Nu, paskatīsimies, kas jums tur ir. Viņam bija ļoti grūti atteikties no domas, ka risinājums vienmēr ir viens, ka risinājums vienmēr ir ideāls, ka risinājums vienmēr ir pats labākais.
Viņš nedzirdēja to, ko es teicu par modeļiem. Un to, ko es teicu par atšķirību starp modeļa risinājumu un tehnisko risinājumu. Kādā brīdī viņš to nedzirdēja. Pēc tam viņš to sajuta. Bet tās ir psiholoģiskas problēmas. Tagad es pieķeru sevi pie domas, ka pie manis nāk jaunieši, atnes kaut ko, un man gribas viņiem kaut ko mest. Nu, droši vien tas ir tāds kopīgs īpašums. Trešais dzīves posms ir tad, kad komandas sāk attīstīties patstāvīgi. Ļoti sāpīgs brīdis. Tā tad ir ļoti svarīgi no vienas puses saglabāt kopējo virzienu, bet no otras puses nenospied visus pārējos. Tiklīdz sākas spiediena brīdis, tas nozīmē, ka jūs paši kļūstat par ārējiem apstākļiem visiem pārējiem. Kritiskā masa. Jā, arī tas. Diemžēl es pazīstu ļoti daudz cilvēku, kuri pirms kādiem 30 gadiem bija jauni zinātnieki, talantīgi, lieliski, perspektīvi, ļoti neparasti, kurus mēģināja apspiest vecie vīri, kas neļāva viņiem virzīties uz priekšu zinātnē. Viņi izlauzās, ieņēma viņu vietas un tagad dara tieši to pašu attiecībā pret citiem tādiem pašiem jauniem, perspektīviem un tā tālāk. No tā nav jābaidās, bet ar to ir jāprot ļoti uzmanīgi tikt galā. Kā to izdarīt? Ir vesela schēma, tā šeit nav. Dzīves stratēģija ir izklāstīta vairāk nekā 80 soļos. Turklāt katrs solis var atkārtoties katrā daļā. Tātad patiesībā to nav 80, bet gan 80 reizināts ar 4, tas ir 240. Turklāt pastāv arī radošo kolektīvu dzīves stratēģija, radošo kolektīvu attīstības līnija. Šodien es to tikai pieminu. Nodarbosimies ar to, paskatīsimies arī uz šo. Pastāv pārējais noteikumi un schēmas, kā jebkurš darba kolektīvs pāriet uz dažādiem attīstības posmiem. Tātad kolektīvs, kas tiek veidots kādam noteiktam mērķim, vai tā būtu kompānija, zinātniskā grupa vai politiskā partija, visi tie iziet cauri noteiktiem posmiem. Vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kurā posmā mēs atrodamies, kas mums šajā brīdī jādara, kādas pretrunas ir galvenās šajā posmā, kā tās novērst un ko nekādā gadījumā nevajadzētu aiztikt. Ir arī tādi noteikumi. Arī tas ir. Lūk. Tātad tas viss jau ir diezgan detalizēti izstrādāts, mēs to izmantojam jau kādus 20 gadus. Lūk, tā nav slepena informācija, vienkārši šī informācija ir domāta otrajam kursam. Nekas vairāk. Tie, kas veiksmīgi pabeidz pirmo kursu, sāk saprast, par ko mēs tur runājam. Tātad man nav žēl jums to visu izklāstīt, parādīt, bet baidos, ka tas vienkārši būs kā neliels teātra ievads. Es to negribētu. Tāpēc īsumā par to, ar ko mēs vēl nodarbojamies. Mēs uzskatām, ar mēs, es domāju, plaisu speciālistus, ka zināšanas tikai par vienu uzdevumu risināšanas tehnoloģiju un tikai informācijas bāzes esamība šīs tehnoloģijas nodrošināšanai nav pietiekama, lai šos uzdevumus labi risinātu un īstenotu. Ir jāprot organizēt sevi un to komandu, ar kuru strādā, kā arī to sabiedrību, kurā dzīvo. Ja to visu dara kopā, tad viss izdodas normāli. Ja dara tikai kaut ko vienu, rodas nelīdzsvarotība, un rezultātā tas, kas izdarīts, izgāžas. Tas, kas izdarīts, neizdodas. Nezinu, vai es jūs ar to pārliecināju. Es vienkārši formulēju to, ko mēs uzskatām par ārkārtīgi svarīgu nodot katram, kurš sāk ar mums strādāt. Vienkārši bez tā nevar izveidoties normāls speciālists. Speciālists, kurš nodarbojas tikai ar savu šauro specialitāti, nekad nebūs īsts speciālists. Kā dzejnieks Krievijā ir vairāk nekā tikai dzejnieks. Tas ir vispārējais likums. Bet taču pastāv arī diezgan darboties spējīgs. Es zinu pēc šaurumu pakāpes.
Redzi, viņš skaidroja šo situāciju. Kad ir mazliet sāna jautājums, viņš jau atkrīt. Par to es runāju jau 2 dienas. Viņš vada, bet viņš vada. Viņš vairs nevar visu kopumā, viņš var tikai būt vadāms. Āzijā konzimam ir profesija. Āzijā konzimam ir profesija. Ir un izlasiet. Atkal tas pats Īzaks Asimovs, tas ir skaidrs. Cik labi ir disociēties. Speciālists tur, es zinu, slimnīcā. Kurš pie mums ir vislielākais skeptiķis? Autors. Par šiem 3 gredzeniem. Pagājušajā gadā ASV tika izdarīts zinātnisks atklājums. Mēs nezinām. Es tagad visu to izdarīšu, un tad jūs pārbaudīsiet. Tad es palīdzēšu, jā. Vai drīkst vai nedrīkst darīt? Vai var nedarīt? Jā, var. Jau piekritāt, jā? Es pats piekritu. Te viss ir redzams, viss ir saprotams, vai ne? Kur turēsim? Šeit vienkārši nav tik labi redzams. Gaismā tas ir daudz labāk. Mēs bijām, kā to sauc. Tur skatāmies kā diletanti. Vai var taisni? Taisni nesanāks. Nē, taisni nekad nesanāks. Jo šeit ir principiāla situācija, kad ir nepieciešama izeja 3. dimensijā. Te vajadzīgs 3. faktors. Tā ir tieši tā pati situācija ar 3 spuldzītēm un 3 slēdžiem. Teorētiski tas pats var kaut kā aizvērt kastīti, kad tās saliekas pareizajā rokā. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Lūk, galvenais noteikums visai šai lietai, galvenais triks visā šajā ir tas, ka 3 atoni, kuri ķīmiski savā starpā nesavienojas, saķeras ar elektronu apvalkiem viens pie otra šādā viltīgā veidā. Jā, es jums nosūtīšu PDF failu. Par vēlu. Es taču nespiedu. Internetā ir pieejams žurnāls. Starp citu, žurnāls. Viņi šādā veidā ir savijušies un veido ķīmisku mijiedarbību bez ķīmiskas mijiedarbības. Tas ir kvaziklasters. Pastāv klasteru mijiedarbības ar inerto elementiem, piemēram, ar argonu, ksenonu. Un pastāv arī šāda veida. Bet pati pikantākā īpatnība ir šeit. Atklājumu izdarīja speciālists ar korejiešu uzvārdu. Tas ir cilvēks, kurš atbrauca no Korejas uz stažēšanos Amerikas Savienotajās valstīs. Bet galvenā pikantā nianse pat nav tajā, bet gan tajā, kurš bija viņa zinātniskais vadītājs un kura ideju viņš izmantoja. Un tur tālāk parādās cilvēks ar krievu uzvārdu, kurš visu šo publicēja jau 70. gados, lūk, žurnālā par atomfiziku un tagad strādā Vašingtonas universitātē. Lūk, Amerikā. Tātad, uz ko es to visu vedu? Bija labs speciālists, kurš strādāja labā sistēmā. Viņam radās daudz labu, gaišu ideju. Tur tās labi koncentrējās, tika publicētas, izgāja zinām pārbaudi. Tad sistēma sāka sabrukt. Speciālisti sāka apjukt un devās kaut kur citur. Un tā daudzus gadus šī lieta gulēja aizmirstībā. Patiesībā pati ideja nav ļauna. Ideja ir izvilkta no viduslaikiem. Tur blakus tiek parādīts, kā tas īsti ir,
un padomju skolās to visu varēja uzskatīt par izvēles priekšmetu. Viņi mums šo parādīja. Turklāt mēs šos gredzenus lietojam jau ilgu laiku. Šeit. Un šis korejietis patiesībā viņš to redzēja mūsu stundās, tad devās uz štatiem, tad lasīja vairāk. Viņš runāja ar krievalodīgu profesoru un ieguva to, kas tagad ir atklājums Amerikas zinātnē. Es negribu aizvainot Ameriku. Šāds zinātnes līmenis tagad ir gandrīz visur. Man zīmīgs bija Kuen grupas vadītāja disertācijas stāsts. Pavisam nesen viņš aizstāvēja savu disertāciju astrofizikā, kuru bija uzrakstījis pirms 35 gadiem. Manuprāt, šis ir zināms stāsts. No tā es uzreiz izdaru divus secinājumus. Pirmkārt, viņš jau toreiz nebija muļķis, un arī tagad nav dumišs lūk. Turklāt disertācija, kas tika uzrakstīta par astrofiziku pirms 35 gadiem, nav zaudējusi savu aktualitāti līdz pat šai dienai. Vai jūs varat iedomāties datoru, kas izstrādāts pirms 35 gadiem, un tagad tas būtu kā jauns? Grūti, bet lūk, astrofizikā tas izrādās iespējams. Un daudzās zinātnes nozarēs tas ir iespējams. Tas nozīmē, ka dažas zinātnes nozares pie mums ir sasniegušas noteiktu griesta līmeni. Un tālāk vai nu notiks kvalitatīvs lēciens, vai arī turpināsies šis iestrēgušais stāvoklis. Tas ir iestrēgums, stagnācija. Jā, tā ir stagnācija. Es vienkārši baidos no šī vārda, jo to parasti saista ar sociālajām zinātnēm. Bet tieši tas arī ir patiesa zinātnes stagnācijas piemērs. Ja tā ir pieprasīta, vai tā izzudīs, nav skaidrs. Ko nozīmē pieprasīta? Jā. Ja tas, kas stāv plauktā 30 gadus, man pašam ir vairākas publikācijas par augstas enerģijas fiziku, kas uzrakstītas pirms 20 vai 30 gadiem. Es rūpīgi sekoju līdzi literatūrai šajā jomā. Es redzu, ka vienkārši nav cilvēku, kas pārceltos šajā pašā apgabalā, nav ne darba, ne pētījumu, un pat nav pētījumu, kas ar tiem būtu saistīti. Tātad es neticu, ka kāds kaut kur slepenībā, klusībā kaut ko roka. Tā nenotiek. Bet kādēļ tad, ja? Vienmēr kaut kas parādās. Bet taču arī jūs savu darbu izdarījāt, bet... Mans darbs vienreiz parādījās Polijā, jo poļi pie manis pienāca pēc vienas lekcijas lūk. Viņiem to gribējās lūk. Bet pēc tam grupa cilvēku, kas strādāja Dubnā, Polijas vārdā Kodolfizikas institūtā, aizmesa manu darbu turp. Tad Polijā sākās ekonomiskā, bet pēc tam arī politiskā krīze. Un tagad viņi māca teoloģiju Tomasa Akvīnieša universitātē. Tie, kas atrodas Dubnā. Jā, tieši tā. Vai tas ir labi vai slikti, es nezinu. Tur paši tiks galā, lūk. Bet jebkurā gadījumā tāds ir fakts. Tātad šim institūtam tas vairs nav interesanti, jo tas praktiski vairs neeksistē. Pārējie ar to vienkārši nenodarbojas. Tas ir. Varbūt arī apstākļi nav. Varbūt. Negribu to visu komentēt, kā nu ir. Ja tā mēs vēl atgriezīsimies. Bet pats fakts mani vienmēr ļoti uzjautrināja. Vēl viens mans komentārs par pieprasījumu. Vispieprasītākie ir finanses un tirzniecība. Tātad tas, kas nestūvītēja peļņu. Bet vispār zinātne un tās fundamentālā daļa iespējams vispār nebūs pieprasīta, iespējams būs, bet tā ir visa attīstības pamatā. Ja šo mērķi, proti ilgtermiņa mērķus vispārināt, nolikt malā un palikt tikai pie tā, kas ir pieprasīts, tad tā būs mūžīga stagnācija, lūk. Tāpēc arī fundamentālā zinātne attīstās valstīs, kur to vairāk vai mazāk atbalsta valsts. Ir valstis, kur izglītība vispār ir bez maksas. Tātad, ja nebūtu šī atbalsta, lai zinātne pati sevi uzturētu neatkarīgi no finansējuma, tam tāpat būtu jābūt.
Ja tā nebūs, tad nekad nevienu tas neinteresēs. Ja tas būtu, kāpēc tad vispār vajadzētu? Diemžēl tās ir mūsu rūgtās asaras, jo bez fundamentālās zinātnes es jums rādīju fizikas efektu bāzi. Efektu bāze pēdējos 15 gados praktiski nav papildināta. Pēdējo 15 gadu laikā manā datubāzē ir iekļautas ne vairāk kā 5 nopietnas kartas, tieši nopietnas, tādas, kas sniegtu kādu īstu, nesaprotamu vārdu, kāpēc. Jo patiesībā nav pētījumu. Neviens neveic reālus fundamentālās zinātnes pētījumus. Viss, ko mēs iegūstam, ir kaut kādi tehnoloģiski pielietojumi, kaut kādi, rupīgi sakot, izkropļojumi attiecībā uz jau sen zināmām lietām. Reālas attīstības nav. Parasti tas nenozīmē, ka viss ir slikti un viss uz visiem laikiem ir beidzies. Līdzīga situācija bija 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā fizikā. Tas ir, mēs esam kaut kur uz kaut kā sliekšņa, es nezinu kā. Es nevaru pateikt, kam tieši. Bet tomēr ar izrāvienu. Izrāvienam ir jābūt. Es aptuveni varu noteikt šī izrāviena virzienu, balstoties uz vispārējiem filozofiskiem priekšstatiem. Bet fantazēt par kādām konkrētām situācijām, es varu, izprovocēt šīs konkrētās situācijas. Bet tam man ir ļoti nopietni jānodarbojas ar pētījumiem šajā jomā. Ja es to nedaru, tad labāk es paklusēšu. Saprotat, par ko es runāju? Jā. Tas, ka tas būs nepieciešams, tas, ka parādīsies valstis, kas atbalstīs šāda veida idejas un šāda veida pētījumus, tas ir neizbēgami. Kādas būs šīs valstis, man atkal ir grūti pateikt. Jo šobrīd, neiedziļinoties kādos konkrētos brīžos, pastāv nestabils globāls līdzsvars, kas var izjukt visneparedzamākajā un negaidītākajā veidā. Starp citu, nevienmēr tas ir tik slikti. Tas nevienmēr noved pie globālām kataklizmām. Gluži pretēji, dažkārt tas ir ļoti maigs, apkārtējiem gandrīz nemanāms pārmaiņu process. Bet baidos, ka tas varētu notikt. Lūk, un tad kaut kas mainīsies. Es, piemēram, negribētu strādāt Ķīnā. Es saprotu, ka konflikts starp Ķīnu un Indiju ir viens no galvenajiem konfliktiem mūsdienu pasaulē. Kaut vai tāpēc, ka Ķīnā ir 1,5 miljards, ka uz planētas ir 1,5 miljards ķīniešu. Un indiešu arī ir gandrīz tikpat daudz. Jo šodien Austrālijā galvenā problēma ir balto sieviešu trūkums reproduktīvā vecumā. Jā, viņi ir izsludinājuši sieviešu piesaisti no Eiropas, no citām vietām, jo viņi tur nepietiek. Jo tur galvenokārt ar to nodarbojas indiešu un ķīniešu sievietes. Un Austrālija pamazām pārvēršas par valsti ar pārsvarā krāsainu iedzīvotāju sastāvu. Es negribētu, aizskart Vācijas problēmas. Tas viss ir par dzīves stratēģiju, par to, kas mūs sagaida tuvāko 15-20 gadu laikā. Jūs piedzīvosiet šādu laiku. Droši vien ne tikai to. Ja paskatāmies vēsturē, piemēram, ap 18. gadu pēc Pirmā pasaules kara, kad sabruka Austro-Ungārija. Paņemsim Čehoslovākiju. Tā tika izveidota 18. gadā, bet tika anektēta 38. 20 gadu periods. Taču 20 gadu laikā Beneša un Masarika ideoloģija noveda pie tā, ka, izmantojot bāzi, kadrus, ideoloģiju, izglītību, kultūru un ražošanu, Čehoslovākija kļuva un ir viena no rūpnieciski attīstītākajām valstīm. Bet tas tika izdarīts 20 gadu laikā. Un kas notika 20 gadu laikā pēc padomju bloka sabrukuma? Tā tad nav ideoloģijas, bet arī tā ir resurss. Mēs taču šodien par to runājām. Būs mērķis, būs plāni, būs to īstenošana.
Un bez īstenošanas valstī jāprot izturēt triecienu tieši tāpat kā jebkurai atsevišķai personībai. Vienkārši šī sistēma darbojas citā līmenī. Manuprāt, es to visu izteicu pietiekami skaidri. Man ļoti negribas uz to likt uzsvaru, lai mani neapvainotu kādā nevajadzīgā propagandā. Tagad es tikai pabeigšu par Vāciju, kurai man ir īpaša vieta. Nē, viss ir pareizi. Lūk. Pēdējo 15 gadu laikā Vācijā. Meklēju pareizo vārdu. Ļoti strauji ir pieaudzis islamticīgo iedzīvotāju procents. Vēl 90. gadu sākumā tur bija 3% pilsoņu, kas bija bijušie Turcijas pilsoņi. No tiem aptuveni trešdaļa bija kurdi. Šodien šis procents pēc dažiem datiem sasniedz 10. Īpaši Austrumvācijā. Tātad bijušajā vidē, kuru piepildīja iebraucēji, emigranti un vispārējais. Lūk, ar ko tas draudz šai valstī. To pašu mēs redzam arī Ukrainā. Mums ir vietējā iedzīvotāja aizplūšana darbā uz Eiropas un Ziemeļamerikas valstīm, un vienlaikus pastāvīgi cilvēku plūsma pie mums no Centrālāzijas un tālajiem austrumu reģioniem. Vietnama, Ķīna, nedaudz Pakistāna. Ekonomiski. Šajā visā ir viena nopietna problēma. Lūdzu, saprotiet mani pareizi, es izsaku savu viedokli. Es pieeju visam šim jautājumam kā sistēma analītiķis. Cilvēkiem, kuri šādi pārvietojas, ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai nostiprinātos jaunajā vietā, piemēram, tiem, kas no Austrumeiropas valstīm pārceļas uz Eiropu, piemēram. Ilgu laiku viņi jutīsies kā svešinieki. Un mēs to ļoti labi redzam. Tas nozīmē, ka mēs radām lokālu konfliktu, kas pārkarst. Ar savu nespēju organizēties savā teritorijā mēs radām gruzdošu lokālu konfliktu, kas arvien vairāk sāsinās. Un šajā konfliktā mēs vēl pieliekam malku no citām konfliktējošām zonām. Nevēlties pieminēja turkus un kurdus Vācijā. Starp turkiem un kurdiem Turcijas teritorijā jau pēdējos 25 gadus notiek karš. Sākumā turki bombardēja savu teritoriju. Tagad viņi bombardē Irāku. Viņi mēģina ieiet Irākā, bet viņus no turienes izspiež. Tur normālam cilvēkam nav skaidrs, kas īsti notiek. Vācieši paši izprovocēja šo situāciju pie sevis. Ar savienu. Vācieši paši izprovocēja šo situāciju pie sevis. Lai uzlabotu situāciju. Viņi paši to visu pievilka pie sevis. Gan kurdi, gan turki. Speciāli. Risinot citas problēmas. Risinot pavisam citas problēmas, iegūstot lētu darbaspēku, priecājoties par sadarbību un visu pārējo. Es negribu teikt, ka Eiropas Savienība pieņem sliktus likumus. Es gribu pateikt, ka diversijas analīzes sistēmām vienmēr ir jāveic. Par diversijām mums ar jums būs iespēja mazliet parunāt rīt. Šodien jau ir vēls. Sākotnējā Vācijas ideja bija tāda, ka turki atbrauks, uzcels Vāciju un tad atgriezīsies atpakaļ uz Turciju. Jā. Viņi neiedomājās, ka viņi atbrauks pakaļ sievām, viņiem dzims bērni. Kuri būs Vācijas pilsoņi? Jā, viņi ies Vācijā skolā, kamēr viņi ceļ Vāciju, un pēc tam viņi vairs negribēs doties atpakaļ uz Turciju. Kas tur ir? Nezinu. Lūk, tā viss arī sanāca. Bet sākumā viņi vienkārši domāja, ka atbrauks, uzcels un aizbrauks. Ja viņus laistu, kur tad ir nacisti? Atvainojiet, vārds genocīds ir ļoti precīzs. Tas apzīmē pavisam citu situāciju. Nav. Cilvēku precīzāk sakot. Jā. Tas ir tas pats, kas tagad notiek Āfrikā. Tas pats tagad notiek arī Amerikas Savienotajās valstīs.
Pieņemsim, kādā 1,5 vai 2,000 gadu vēsturē tas ir līdzīgi. Apkopojiet dažus faktus un paskatieties, kā situācija izvērtīsies. Paliks vai arī visi vienkārši paņems un aizies. Gulēšana Spānijā. Jāpieņem lēmums. Vai jūs redzat, teiksim, Franciju vai Austriju? Jā, uzdevums prasa lielas prasmes. Bet paskatīsimies uz situāciju tur tālāk. Tur vienmēr viss šķiet mierīgāk, kad skaties no attāluma. Lūk, ASV un Meksika. Kāpēc ASV tagad būvē tik lielu žogu starp sevi un Meksiku? Īsts žogs no betona ar dzelendrātīm. Tas ir gaidāmo pārmaiņu dēļ, lai meksikāņi neiekļūtu viņu teritorijā. Jo krāsaino iedzīvotāju un spāniski runājošo iedzīvotāju īpatsvars ASV ir, es izvairījos no vārda katastrofāli, bet tomēr katastrofāli pieaudzis. Un pēkšņi izrādījās, ka tā jau ir problēma. Jau ir parādījušies Amerikas pilsoņi, kuri slikti saprot angļu valodu, kuriem angļu valoda vairs nav vajadzīga. Es neesmu angļu valodas piekritējs, es neesmu Amerikas piekritējs, bet es esmu par to, lai katra valsts saglabātu kaut kādu savu minimālo identitāti, lai sistēmu saglabātu sevi. Pretējā gadījumā mēs neizbēgami nonāksim konfliktā. Tātad es vienkārši esmu pret konfliktu, vai arī, ja konflikts rodas, tas ir jāatrisina ļoti ātri. Vilkt kaķi aiz astes nedrīkst. Tas ir kaitīgi gan kaķim, gan jums pašiem. Var saskrāpēties. Kā zināms, šī siena nestrādā. Berlīnē taču arī bija siena. Vai tā darbojās? Nedarbojās. Berlīnes siena bija citu apsvērumu dēļ. Jā, bet metode jau tā pati. Vai jums neliekas dīvaini, ka visdemokrātiskākā valsts pasaulē būvē sienu sev? Jā, tātad vienu sienu viņi aktīvi nojauca, bet otru tajā pašā laikā aktīvi būvēja. Nē, ne jau oficiāli. Vai atceraties, kur tika radīti, kāpēc es to visu atcerējos? Jo, kad cilvēks sāk strādāt pietiekami augstā radošā līmenī, nav svarīgi, ar ko viņš nodarbojas, viņš neizbēgami saskars ar psiholoģiskām, sociālām, ekonomiskām, politiskām problēmām, ne tikai ar tehnoloģiskām. Turklāt, kad es saku tehnoloģiskās problēmas, ar to var domāt arī menedžmentu, jebko citu, ne tikai tīri tehnisko pusi, vai nu mēs labi strādājam visos līmeņos, vai arī prasmīgi ņemam vērā visas šīs problēmas, vai arī spējam tās atklāt, novērst vai vismaz samazināt līdz nepieciešamajam līmenim. Vai arī mēs nedarām neko. Tas nozīmē, ka visas mūsu ģeniālās domas un visi mūsu ģeniālie risinājumi kaut kur iestrēgs. Mēs pārvērtīsimies par ģeniāliem izgudrotājiem, kuri nevienam nav vajadzīgi un kurus neviens nesaprot. Es vēlos, lai katrs no jums būtu veiksmīgs cilvēks. Tā nav propaganda, tas vienkārši ir mans skaidrs personīgais uzstādījums. Es uzskatu, ka cilvēkam jau sākotnēji ir jāveido sevi kā veiksmīgu cilvēku, neatkarīgi no tā, kāda ir viņa izglītība. Ja viņš to dara priekš sevis, tad viss pārējais notiks automātiski. Būs mērķi, būs plānošana, būs viss, kas nepieciešams. Ja viņš jau sākotnēji veido sevi kā būtni, kas ir pakļauta kaut kam, man ir bail, ka viss būs slikti. Man ir bail, ka kaut kas nesanāks. Protams, ir jāprot sevi pakļaut kaut kam vai kādam. Bet no otras puses ir jābūt skaidri izvirzītiem saviem mērķiem un jāprot tos sasniegt. Un vienmēr ir jāprot mīlēt. Vai? Lūk, tas ir tas, ko es gribēju pateikt par dzīves stratēģiju, par radošas personības kvalitāti un par dažām detaļām, kas saistītas ar visiem šiem jautājumiem. Tik smags gabals nebija gluži gaidīts, vai ne? Bet kā tikt galā ar, teiksim, varētu teikt, kaut kādām psiholoģiskām problēmām? Dzīvē ir gadījies kas negaidīts.
Nu, piemēram, ģimenē darbā. Kā ar to tikt galā? Paskatīties no malas. Nu, tas ir. Pirmkārt, speciālistiem ir psiholoģisko problēmu kartotēka. Tas ir informācijas fonds. Viss sākas, jūs varat paskatīties, viss sākas ar informācijas fondu vākšanu. Tātad vispirms jāsāk vākt pašam un jāskatās, ko citi ir darījuši šajā virzienā, kādi mēdz būt konflikti, piemēram, ģimenē, uzņēmumā, vēl kaut kur uz ielas. Tas viss jau ir aprakstīts daudzas un daudzas reizes. Un pastāv noteikti noteikumi šo problēmu novēršanai. Ir bieza grāmata ar nosaukumu Pūļa psiholoģija. Tātad ir bieza un, es domāju, nepopulāra grāmata, nevis tāda, kur kāds vienkārši kaut ko stāsta. Tās grāmatiņas, kas tagad parādās lielā daudzumā, piemēram, kā kādu piesaistīt, kā kādu apiet, kā vēl kaut ko izdarīt. Nav nepieciešams. Es patiesībā esmu nopietnu zinātnisku pētījumu piekritējis. Man neinteresē visi šie mirkļa padomi, kas patiesībā nevienam neko nedod. Tieši šajā informācijas bāzē, šajās kartītēs ir jāmeklē modeļi. Parasti nopietni pētnieki šādus modeļus izveido paši. Viņi tos var saukt citos vārdos, var lietot citus terminus, bet vienmēr ir tas elements, kuru vajag pārvietot, apstrādāt, aizsargāt. Tātad ir izstrādājums, ir tas, kas tieši miedarbojas ar izstrādājumu, ir kādas iedarbības, kas iziet cauri šai sistēmai. Tātad ir savi lauki, ir savas vielas, viss tā teikt pēdiņās. Tātad patiesībā mēs tagad nedaudz, es uzsveru, nedaudz papildinām šo kartotēku. Kad tā būs pilnībā savākta, es nezinu. Tāpēc tam, kurš ar to nodarbosies tagad, mēs ar prieku arī palīdzēsim. Pirmais – informācijas vākšana. Otrs – šīs informācijas sistematizēšana un to sistēmu izsekošana, kas jau pastāv. Ja jūs nodarbojaties ar psiholoģiju, tad zināt, ka visas psiholoģiskās novirzes tiek klasificētas pēc noteiktām slimībām. Un, lai noteiktu diagnozi, pastāv tabula, kuru zina visi ārsti psihiatri. Tur ir tāda gara ķēde, un tajā ir noteiktas pazīmes. Ja ir šis, tad ejam šeit. Ja ir tas, tad ejam tur. Ja šī nav, stop. Tātad cilvēkam var būt 10 kādas psiholoģiskas novirzes pazīmes. Bet, ja nav 11, tad viss pārējais vairs nav svarīgi. Un tikai tad, ja viss tas sakrīt, viņš nonāk pie manis. Tātad šādas sistēmas jau pastāv. Apskatiet literatūru, piemēram, pirms 15 vai 20 gadiem. Tagad, diemžēl, tas tiek publicēts ārkārtīgi reti un ļoti sliktā kvalitātē. Šī literatūra parasti ir specializēti žurnāli, ļoti reti grāmatas, gandrīz nekad mācību grāmatas. Tātad tā ir specializētā literatūra. Es saprotu, ka tā dažkārt ir rakstīta dīvainā valodā. Es saprotu, ka dažreiz tā ir rakstīta valodā, kuru jūs nepārzināt. Tā arī var būt. Es to visu saprotu. Bet jums nav citas izējas. Vai nu jūs sākat veidot savu kartotēku un darāt to ilgi un neatlaidīgi, vai arī mēģināt izmantot to, kas jau ir izdarīts pirms jums. Un es uzsveru, ka labāk izmantot to, kas ir izdarīts nopietni, nevis to, kas radīts īslaicīgai vajadzībai. Tas ir bīstami. Jūs varat aiziet nepareizā virzienā un zaudēt daudz laika un spēka. Kas attiecas uz psiholoģiju, mums šajā virzienā ir noteikti izstrādājumi. Kaut ko jūs redzēsiet darbos par dzīves stratēģiju, bet diemžēl tas ir tikai nenopietna darba sākums. Mēs to godīgi atzīstam. Ja rīs mums ir izstrādāts ļoti labi, tad viss pārējais lūk ir vājāks. Līdz šim nav pieticis spēka. Vēl strādājam par maz. Kas vēl? Jūs zināt? Dzīves mērķi. Lūk, izvirziet sev mazu mērķi.
Jā, pagājušo reizi. Un tad paskatieties, kā jūsu mazais mērķis var attīstīties tālāk. Tātad lieciet tam augt, paspēlējieties ar to. Katrs šāds lūk apčubinātais lūk. Mazs bērniņš, viņš sev veido kādu mērķi atbilstošu savam redzeslokam. Lūk. Dažreiz tas ir kaut kas pavisam niecīgs, dažreiz tas dienas laikā mainās 3 reizes. Lūk. Bet tad paiet laiks, un pēkšņi izrādās, ka kaut kas no šīm izmaiņām ir saglabājies. Un pēc dažiem gadiem izrādās, ka tas ne tikai ir saglabājies, bet arī kļūst stiprāks. Un apauga ar kaut kādiem jauniem nosacījumiem. Es jau teicu šeit, mēs dzīvojam pasaulē, ko izdomāja mazi zēni apmēram pirms 50 gadiem. Lūk, nu tā tas darbojas. Un drīz dzīvosim jau tajā pasaulē, ko izdomājuši citi zēni un meitenes. Lūk. Un tāpēc tas mums arī nav saprotams, kā tajā dziesmā, šo pasauli neesam izdomājuši mēs. Kamēr pasaule vēl bija mūsu izdomāta, viss bija labi, bet pēc tam pasaule mainās, un mēs gribam, lai tā paliek vecā. Rodas konflikts, nespēja dinamiski reaģēt uz visu šo, tā ir liela problēma. Tātad ir jāiemācās pašam dinamiski reaģēt uz visu. Jāapzinās, ka jūsu personīgais mērķis var nesakrist ar jūsu biznesa mērķi, ar kādas valsts biznesa mērķi vai pat ar kādu globālu mērķi. Un ir vērts padomāt, varbūt to vajag mainīt, vai varbūt tieši otrādi mēģināt visus pārspēt. Nezinu. Lūk. Es nevaru nevienam neko uzspiest, jo tas ir jādara nepārtraukti. Ar to ir jānodarbojas gluži kā rīta vingrošana. Nav tā, ka tu pēkšņi sev jautā, kāds tad ir mans mērķis? Kā viss ir? Dievs pasarg. Lūk, pēc noskaņojuma. Nav nepieciešams sevi laust. Sevi var salauzt 1 vai 2 reizes dzīvē. Nu, varbūt 3. Lūk, ja to dari visu laiku, tad kļūsi tikai no laustiem gabaliem vien. Tas nav interesanti. Principā. Un ko jūs jau saprotat? Tagad pateikšu. Cilvēkam ir jādzīvo normāli. Cilvēkam nevajadzētu visu laiku justies parādā pat pašam sev. Neviens to nespēs izturēt. Vai tad tas neveido drosmi? Tas rada stresu. Psihologs tā teica. Tas rada milzīgu stresu. Izvēles brīdis vienmēr ir ļoti ass, tas vienmēr ir īslaicīgs. Tas ir brīdis, kad visas spējas ir saspringtas līdz maksimumam. Tātad tas ir vajadzīgs, tas ir ļoti vajadzīgs. Bet, ja izvēle ir izdarīta, tad pēc tam ilgu laiku, principā kādus 10, 15 gadus, varbūt 12, bet, ja precīzi, tad 11 gadus un 8 mēnešus. Nu, ir vienkārši stingri noteikumi. Pastāv tāda biokosmisko pētījumu teorija. Sveiki, atgriezeniskie! Patiesībā šajā laikā cilvēkam vajadzētu īstenot to, ko viņš sev ir ieplānojis, to, ko viņš ir izdarījis. Ja viņš to nedara, viņš jau rīkojas nepareizi. Jo, ja mēs katru dienu sevi lauzīsim un visu laiku kaut ko pārtaisīsim, mums vairs nepaliks laika tam, lai izgatavotu to, ko esam izdomājuši. Tātad šim līdzsvaram ir jābūt. Bet ja vide ir tik dinamiska, ka visu laiku sev jāmaina. Piemēram, šīs ir taktiskas lietas, bet tās strateģiskas. Pareizi. Pareizi. Taktiska pielāgošanās nekādu problēmu piekrīt. Bet strateģiskas izmaiņas nekādos apstākļos. Lūk. Pirms daudziem gadiem izlasīju lielisku frāzi 37 gadi. Vecums, kad mirs daudzi dzejnieki un pēdējo reizi maina savus uzskatus. Tātad pienāk brīdis, kad jā, cilvēks izdara pēdējo pašvērtējumu, un viņam ir pēdējā iespēja. Ja viņš mainīsies šādi, tad cik viņam vēl palicis? Viņam būs 40 gadi. Viņam vēl palicis, vismaz varbūt 40, varbūt mazāk, varbūt vairāk. Bet jau būtiski dzīves darē ir nodzīvota.
Un tas būtībā ir pēdējā izvēle. Pēc tam viss. Zinu ļoti maz gadījumu, kad cilvēki mainīja sevi, teiksim, 60 gadu vecumā. Piemēram, Ticiano, kurš nodarbojās ar Dievs zina ko, bet 60 gadu vecumā paņēma rokās otu un paspēja nomirt 80 gados kā ģeniāls mākslinieks. Labi, tā gadās. Labs piemērs, bet tas ir izņēmuma gadījums. Parasti tomēr cilvēks iziet savus dzīves posmus katrs savā veidā. Teiksim tā. Francijā 19. gadsimta sākumā vidū bija izcils banķieris. Jauns nikns, viņam bija nedaudz pāri 20. Lūk, jau plikpauris, jau no tā, ka visu laiku jādomā, kur dabūt naudu. Ļoti veiksmīgs, puse Parīzes bija viņam pakļauta, otra puse no viņa bēga un drebēja. Lūk, viņš tādā stāvoklī nodzīvoja līdz kādiem 35 gadiem. Lūk, visi viņu šausmīgi mīlēja, visi. Viņš ir baņķieris, ko no viņa var gaidīt, lūk. Un tad vienā brīnišķīgā brīdī ar viņu kaut kas notika. Viņš uz visu uzspļāva, saskaitīja, cik kabatas naudas viņam ir, uzspļāva savam bankam, noīrēja kaut kur bēniņos dzīvoklīdzi. Lūk. Draugi sāka pie viņa nākt ciemos, nesa vīnu. Sievietes viņu cienāja ar bulciņām. Lūk. Un viņš viņiem kaut ko čukstēja ausī, lasīja dzejoļus, dziedāja dziesmas. Lūk. Un pēkšņi viņš saprata, ka tas viņam ir svarīgāk par visu pārējo. Lūk. Mēs šodien pie pusdienām runājām, kas motivē cilvēku kaut ko darīt. Pirmais ir nauda, pēc naudas nāk vara. Un trešais, tās jau ir sievietes. Lūk, es izcelšu. Tagad es pateikšu par šo tēmu. Vai atceries šī baņķiera vārdu? Nerampels, jūs sakāt? Ak, nu gan. Tas bija tas pats, kurš kļuva par finanšu ministru vai Abelius. Nē, ne tas. Viņš pēc tam principā ar finansēm vairs nenodarbojās, un viņš rīkojās pareizi. Sabrukt? Nē. Vairs nav baņķieris. Viņš vairs nav baņķieris, viņš jau dzīvo mansardā. Viņa dziesmas jau dzied tautu. Vienkārši viņš pats. Derenža. Uzvārdu kaut kad esmu dzirdējis. Bet? Žans Pols Derangers. Bet tādas informācijas nav. Izcilais dzejnieks. Tas ir Parīzes 19. gadsimta Visockis. Apskatieties kādreiz. Žans Pols. Tas ir tā vērts. Viņam tur patiesībā ir daudz vārdu. Franči ir katoļi, viņiem var būt kādi 20 vārdi. Tāpēc patiesībā nauda vienmēr, jebkurā lietā, jebkuram cilvēkam ir un parasti atrodas priekšpēdējā vietā. Nauda, finanses, jebkurā darbībā vienmēr jebkuram cilvēkam ir priekšpēdējā vietā. Tas nozīmē, ja jums dzīvē ir tikai 2 kaut kādi mērķi, tad visticamāk nauda var būt pirmajā vietā, bet pēdējā tā nevar būt, jo naudai ir kaut kas jānodrošina. Bez naudas neko nevar izdarīt. Jo nauda ir resurs. Tas ir resurs. Un vēl tas ir jūsu darbības rādītājs. Tas ir būtisks rādītājs, jo viena lieta ir, ja par jūsu darbu, nevis tieši jums, bet vispār par to darbu, ko jūs darāt, tirgū piedāvā $1. Cita lieta ir, kad piedāvā $100. Un vēl cita lieta, kad piedāvā $100,000. Tātad sajūtiet atšķirību. Bet tas vienmēr ir priekšpēdējais. Ja jums ir vēl vismaz, teiksim tā, dvēseliskas attiecības un arī varas attiecības ar kādu cilvēku, ar kādu konkrētu personu, tad cilvēku parasti interesē 4 lietas, kas ir būtiskas šādās attiecībās. Tā uzskata psihologi. Jauda. Otrajā vietā – pašapliecināšanās, slava sev. Pirmajā vietā
Tad jau nāk mīlestība pret tuvāko. 3. vietā. Un materiālais atbalsts ir 4. vietā. Tāda ir šī gradācija. Nezinu, kāpēc tā ir, bet nu tā ir. Nu, kas bija pirmais? Pašapliecināšanās. Kāds huligāns. Viņam nav citu instrumentu, kā tikai kādam sadot pa seju. Un viņš ir pašapliecinājies. Viņam nav prāta, viņam nav nekā. Bet viņš tieši tā arī pašapliecinās. Viss pārējais zinātnieks raksta disertācijas, meklē kaut ko arī atrod. Tāpēc cilvēkam, kad viņš sāk apzināties sevi, personīgais impulss, vēlme izdarīt kaut ko sev, lūk, cilvēkam vispirms ir jāciena pašam sevi. Ja viņš to nedara, sākas. Nezinu, man kaut kā tā šķiet. Tātad es no šīs pozīcijas kaut kā piekrītu. Tātad, kas mums ir? Šeit ir bez 10:06. Jautājumi par šodienu. 8. Žēl, ka tas beidzās. Nu vienkārši. Tā domāju. Par uzdevumiem šodienai vakaram un... Mums vakaram bija uzdevums uz rītdienu. Uzdevums par dīvainām armijām, dīvainām valstīm. Un tagad es jums došu vēl vienu uzdevumu grupu, kas ir tehniski uzdevumi, tāpēc tos var atrisināt elementāri, jo tos risina cilvēciņi, modeļi, vēl kaut kas tāds. Viss būs vienkārši. Tā tik labas veci bija, žēl, ka neizmantojām. Tagad mēs uzzīmēsim sev pasauli. Lūk. Sanāca. Šī ir krāsniņa, kurā kūst kaut kāds metāls. Temperatūra ir atbilstoša, lai viss tas nesadegtu un neizklīst uz visām pusēm, lai metāls būtu kvalitatīvs. To aizver un šo apvalciņu, kas ir no ķieģelīšiem salikts, dzesē ar ūdeni. Tātad iekšpusē ir ievietotas caurules. Lai neiztvaikotu. Lai tas atdziesta sienai jābūt augstai, citādi tā ļoti ātri sadegs. Jā. Un siena izturēs. Šeit tiek padots 2O, un no šejienes jau iztek siltāks. Te mums ir uzstādīts sūknītis. Viņš viņu labi uzmundrina. Ūdens sāka plūst. Ūdens iznāca silts. Šeit bija pirmais siltuma lauks. Šeit ir otrais siltuma lauks, atvainojos. 1 ir mazāks par 2. Viss ir pareizi. Jo kļuva karsti. Kur tad īsti ir problēma? Viss ir labi, bet ir viens nianses. Tā vai citādi ķieģelīši pamazām izdeg. Izdeg ķieģelīši un pamazām izdeg arī caurulītes. Tagad inženieri neļaus man melot. Ja plītī uzreiz iešrakstās daudz ūdens, kas notiks? Tak, kāds troksnis būs. Cik skaisti tas izskatīsies. Lūk. Jānodrošina ūdens dzesēšana. Jāizdara tā, lai caurules plīsuma gadījumā nekas briesmīgs nenotiktu. Pastāvīgi apturēt krāsni, skatīties iekšā un pārbaudīt, cik vēl tur palicis, nevar. Tas ir izslēgts. Kāpēc? Ko izjauc? Biezums.
Cik vēl palicis? Jā. Nedrīkst tur skatīties iekšā, nedrīkst tur līst. Kāpēc nedrīkst? Tas tiek darīts aptuveni reizi 6 mēnešos. Apturas plānoto remontu, ieliena pagaida, kamēr atdziest, ieliena apklauvē, ieliek kādu ķieģelīti, aizlāpa kaut ko. Ja to darītu bieži, tas būtu ārkārtīgi neefektīvi. Neviens saimnieks tam nepiekrīt. Bet, ja to dara pārāk reti, strauji pieaug risks, ka viss pārplīsīs visnegaidītākajā brīdī. Tāpēc jūsu uzdevums ir šāds – saglabāt šādu dzesēšanas schēmu, lai dzesēšana notiktu ar ūdeni, bet vienlaikus sprādziena risks būtu praktiski samazināts līdz nulei. Tur jautājums ir par resursiem. Tas ir modeļa jautājums. Tur ir resursi, kādas vielas, lauki. Tas viss jums ir jāizpēta. Pietiek vai vēl, davai vēl vienu, lai būtu pavisam smieklīgi. Kāpēc smieklīgi? Tieši tāda pati krāsns. Jūs taču zināt, cik ļoti man patīk dot uzdevumus, kas ir līdzīgi viens otram. Tur atkal viss ir izkusis metāls, viss deg. Tikai man vairs nav sarkanā flomāstera. Tieši izkusis. Jā. Un par iepriekšējo jautājumu piekasīties. Tas ir tas pats. Kā? Viss ir tas pats, tikai te ir maza caurulīte. No šīs mazās caurulītes šeit tiek uzrakstīts ūdens. Kāpēc? Tas nedaudz saputo virsējo slāni. Kad ūdens piliens nokrīt, tas uzsprāgst, tas iztvaiko sprādzienveidīgi. Ja to iepilina ar mazām pilītēm, tad notiek virsējā slāņa sajaukšanās. Process ir intensīvāks, kas uzlabo metāla kvalitāti. Tas lieliski pātrina procesu, bet pilīšu diametram jābūt ļoti precīzam. Un tas sanāk slikti, jo tas ir atkarīgs no spiediena, ūdens plūsmas, daudzuma, caurulītes diametra. Jāpanāk tā, lai tās pilītes, kas tiek iepilinātas šeit, būtu 1 mikrona lielumā. Pilītes diametrs 1 mikrons plus mīnus 0, 0, 1 mikrons. Nu, tas jau ir fantastika. Bet tas ir reāli. Kā tad jūs domājāt? Uzdevums kā uzdevums. Vai viss ir skaidrs? 1 mikrons plus mīnus 0, 0, 1. Nu, kas tur tāds? Tas jau ir tvaika daļiņa. Tās vairs nav pilītes. Nē, tas vēl nav tvaiks. Šeit iekšā lido ūdens tieši tādās pilītēs. Pēc tam tas pārvērtīsies tvaikā. Bet šādas pilītes ir drošas. Pilnīgi mikroskopiskas. Ūdens putekļi. Tā, es saprotu. Tātad šo pilīšu daudzums. To ir ļoti daudz. Jā, galvenais ir tas, ka... Galvenais, lai katra pilīte būtu tieši šāda izmēra. Jā. Nu labi, ja tā nepatīk, izdarīsim citādi. Nē, nu tāpat ir labi. Lai paliek tā, nu, milimetrs, tas ir viss, kam es varu piekāpties. Jā, es nevaru. Vairāk nevaru. Man nesanāks, jo citādi mani tehnologi apēdīs dzīvu. Teiks, kāpēc tu mani cilvēkus? Tā tas bija pašā sākumā. Pēc tam pārgājām uz mikroniem. Bet vispār sanāk gandrīz tvaiks. Nu, jā. Nu, gandrīz. Rezultāts ir ūdens putekļi. Tvaiks rodas paaugstinātā temperatūrā. Uz veselību. Tiešām. Sākumā rodas ūdens putekļi. Bet šiem putekļiem vēl ir jānosēžas. Tie tiek izsmidzināti no šejienes, nokrīt uz virsmas. Es zinu, par ko stāstu. Šeit tie iztvaiko, un ar šo sprādzienveida iztvaikošanu tie saputo virsnu.
Man vienkārši grūti iedomāties, ka tā strūkla varētu nokrist tik lielā izmērā pie šīs temperatūras. Domāju, ka tā tur pārlidos kādu centimetru un viss. Un tā jau vairs nenonāks līdz apakšai. Gaisā iztvaikos. Paskaidroju, ja zem augsta spiediena. Ja 5 atmosfēru spiedienā, kā vēlaties, var precizēt iešļākt ūdens strūklu. Jā. Tad tam būs laiks aizlidot, tam nebūs laika iztvaikot. Tātad uz leju, tātad virzot to uz leju. Virzot uz leju nekādu problēmu. Galvenais ir sadalīt to tādās sīkās pilītēs. Tas ir skaidrs. Tātad visu pārējo es varēšu pamatot. Es zinu, ko man šeit teikt. Es to zinu, esmu labi redzējis dzīvē. Dažus paraugus mufeļkrāsnīs kausē tieši šādi. Saki man, vai tu tos kaut kā izmērīji? Jā, protams. Bet ir kāda nianse. Par šo niansi es pastāstīšu rīt, jo, ja es pateikšu tagad, jūs uzreiz visu sapratīsi. Bet es to negribētu uzreiz. Citādi, ar ko jūs visu nakti nodarbosieties. Lūk. Norādīšu zīmējuma tekstā, bet kur neteikšu. Pastāstīšu rīt. Skaidrs. Man ir jautājums. Protams. Mēs runājām par radošu personu vai? Par radošu personību. Par radošu personību. Vēl arī par ļoti, ļoti nepieciešama, par veselīgu personību, lai cilvēks būtu vesels. Jā, protams. Tad arī šeit viņam it kā vajadzētu veikt kādus uzdevumus vai kā? Dzīves stratēģijā viens no soļiem ir rūpēties par savu veselību. Tas ir neizbēgami. Neapšaubāmi. Jo jūsu organisms ir tas, kas jums dots tikai vienu reizi uz visu mūžu. Viņi tev otro nedos. Tātad jums ir jārūpējas par savu fizisko formu. Teiksim tā, negribu lielīties, bet man arī šajā ziņā vēl kaut kas izdodas. Un principā arī mūsu kolēģi cenšas uzturēt sevi formā, jo mūsu darbs prasa pastāvīgu sasprindzinājumu. Ja to nedarīšu, kam es būšu vajadzīgs? Vienkārši vecs un slims cilvēks. Jo, ja jūs sakāt, ka naktī ir jādomā, tad es naktī nedomāšu, es gulēšu. Kas tas tāds ir? Miegs. Bet redziet, tās ir dažādas lietas. Domāt un gulēt, negulēt, tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Var mierīgi gulēt un tajā pašā laikā domāt. Kas traucē? Lūk, jebkurš psihologs jums pateiks, ka tas ir pilnīgi iespējams, un minēs veselu kaudzi piemēru, kā cilvēki sapnī kaut ko izdomāja. Mūziķi, ķīmiķi, biologi un daži citi. Nē, es nelieku viņiem strādāt sapnī. Es vienkārši saku, ka viens otram netraucē. Tātad, ja viņi grib saprast,